Labrīt un sveicināti vasaras svētkos, kad nākam kopā dievnamā un mūsu altāris ir tērpies sarkanā krāsā, atgādinot par liesu mēlēm, kas aizdedzināja sirdis Jēzus mācekļiem, un arī mēs vēlamies piesaukt šodien to pašu garu mūsu vidū. Good morning to everyone, also our friends watching us on Zoom as we celebrate Pentecost. Today in our church we have worship service also with Holy Communion. Un mūsu vidū pie ērģelēm ir Maikls Rundāns un arī mācītāja Rasma palīdzēs ar dziedāšanu. Un tā nu mēs sāksim ar šim laikam, šiem svētkiem atbilstošu dziesmu, kas ir 137. Liesmas kungs met svētas liesmas. Un mēs pēc iespējas piecelsimies un lūgsim kopā ar psalma vārdiem. Kad tu sūti savu
garu, kad viņi top dzīvi radījumu, tā tu atjauno zemes seju. Tā kunga godība, lai paliek mūžīgi. Es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu. Manas sirds domas, lai viņam patīk. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Mūsu palīdzība nāk no tā kunga, kas radījis debesis un zemi. Visu varenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Mēs tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, tad, sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe and so we proclaim, in Jesus Christ we are forgiven. Amen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mums pārgājis sots, bet Tava mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur Viņš tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas kungs lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Dievs kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Let us say together the prayer of the day. Thank you, Father, for this place together and your Spirit who gathers us.
May we accept your gift with grace and wisdom, hope and fearlessness. Give us strength and wisdom to act on your will. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Svētīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading today is from the second letter to Timothy, chapter 1. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Otrais lasījums ir no Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas, a reading from the Acts of the Apostles, chapter 2. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās, it kā uguns mēlis, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši, un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Pertieši un mēdieši, elāmieši un tie, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Judejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Friģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kīreni un ieceļojušie romieši, gan jūdi, gan prozelīti, krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Citi, izsmejot, runāja, tie ir sadzērušies jaunu vīnu. Bet Pēteris, nostājies kopā ar tiem 11, skaļā balsī uzrunāja ļaudis. Jūdu vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzālemē, lai tas jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus. Viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas 3. stunda, bet tagad notiek tas, kas sacīts caur pravieti Joēlu. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi
skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Āmen. Paldies, mēs arī piecelsimies un uzklausīsim evaņģēliju vārdus, kas ir no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas, kur Jēzus tā saka: ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums vēl tikai mazu brīdi, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi, un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans Tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un tam parādīšos. Bet aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Āmen. Mēs apsēdīsimies un dziedāsim 198. dziesmu, to mīlestības spēku sveicu.
šī dzīvība, lai tev vien dota, ko pasaulē es mantotu. Pie tevis mieru atradīšu, tu mani velc, es paklausīšu. Tavs vārds aug, Jēzu, lai jau pildā pavisam manu dvēseli, lai tava mīlestība sildā, kā varu atstāt pasaulī, un vārdos darbos visās lietās, lai tev vien mani būtu vietas. Visvētām Jēzus vārdam pildu, tā mīlestības avotām, ar visiem debes spēkiem dodu, pie viņa visi atspirkstam, lai saliekam šai vārdā rokas, lai viņa priekšā Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kungs, nāc un svētī mūs katru pie taviem vārdiem, kur ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Vasaras svētki ir pienākuši. Un domājot par vasaras svētkiem, vienmēr ir tā neparasti, kā par tēliem, kas mums paliek prātā. Ar Ziemassvētkiem viss ir skaidrs, es domāju, pat mazi bērni zina un atcerās, vai mēs no bērnības, kāds ir Ziemassvētku stāsts par Jēzus piedzimšanu. Mums arī, es domāju, Lieldienas arī stāsts ir zināms un skaidri paliek atmiņā, bet par vasaras svētkiem ik pa brīdim man arī kāds uzprasa, bet kas īsti bija tajos vasaras svētkos, ko mēs tur svinam? Jo Svētais gars nāk ar tik dažādiem tēliem, un patiesībā tās tēmas, ko pārdomāt, ir tik daudz, kā mēs kādreiz apjūkam. Bet no šīs bagātības, ko mums piedāvā Dieva gars, tomēr centīsimies gan atcerēties dažus tēlus, gan arī es mēlos ar jums dalīties. Kas ir tas, kas mani uzrunā šajos vasaras svētkos, kad lasījām gan šo seno stāstu par liesmu mēlēm, kas parādās toreiz pirmajiem mācekļiem, kas aizdedzina viņu sirdis un liek runāt dažādās valodās tā, lai Dieva vēsts ir saprotama visiem. Tātad mēs ticam, ka mēs esam atvērti Dieva garam.
Un tāpēc mēs varam ticēt un varam arī apcerēt Dieva garu. Bet svarīgi to apcerēt ne tikai ar prātu, bet esot atvērtiem šim garam lūgšanās. Jo es ticu, ka tieši mūsu lūgšanās Dieva gars runā caur mums un palīdz mums lūgt Dievu un māca lūgt. Šai ziņā var teikt, ka Dieva gars darbojas mūsos un caur mums. Bet arī svarīgi, lai mēs nenonāktu pie tādiem vārdiem, kas ir tik plaši, ka vairs nav saprotams, ko tie nozīmē. Kā piemēram garīgums, kas tiek dažkārt lietots, kas var nozīmēt gandrīz jebko, kas cilvēkiem nāk prātā. Jo tomēr mēs šeit piesaucam nevis jebkādu garu, kas cilvēkus aizrauj un iedvesmo, bet Dieva svēto garu, to pašu garu, kuru Jēzus apsolīja, kurš tika dots Kristus mācekļiem, kurš sauca kopā Kristus baznīcu un, kā mēs ticam, joprojām uzrunā cilvēku sirdis. Bet tas nav arī jebkurš gars, jo Bībele runā, ka ir citi gari, kas aizrauj. Gan ir runa par ļauniem gariem, gan mēs varam plašāk runāt par laikmeta garu. Ir dažādi gari, par ko cilvēki māk runāt. Jo kādreiz cilvēki ir centušies Dieva garu meklēt dažādās eksotiskās vietās vai dažādās reliģijās un tradīcijās, kur cilvēki meklē garīgumu, bet kādreiz ir sajūta, jā, kaut kas tur ir, bet tomēr tas nav Dieva gars, tas nav tas pats gars, ko Kristus deva apustuļiem. Bet, ja es to esmu pateicis, tad man jāsaka arī otra lieta, ka ir daži kristieši, kas ir pārāk aizrautīgi un apgalvo, ka tikai tas gars, kā viņi sludina, ir tas īstais Dieva gars, un visi pārējie gari ir ļaunie gari. Un savā ziņā nonāk pie tā, ka tiek demonizētas citas reliģijas vai citas garīgas tradīcijas. Un es domāju, ka arī tas nav kristiešu ceļš, tas nav tas, ko mums gars māca. Es domāju, ka Dieva gars mums māca saredzēt visu labo dažādās tautās, tradīcijās un arī citās reliģijās. Bet, protams, tur mums arī šis pats gars ir jāsauc palīgā, atšķirt garus. Bet raugoties, jā, šīs dienas pasaulē, cilvēki tik bieži vadās pēc dusmu gara, vardarbības gara, neiecietības gara, kas dažkārt pārņem arī ticīgus cilvēkus. Jo katrā ziņā Dieva gars nav arī paštaisnības gars, kas liktu ticīgiem cilvēkiem domāt, ka mēs esam labāki, garīgāki par citiem vai kaut kā pārāki. Es domāju, ka tas gars, par ko runā Bībele, ko mums māca apustuļi, nāk ar gara augļiem, un gara augļi ir miers un prieks, mīlestība. Un kā man īpaši šajā laikā uzrunāja šis pants, ko mēs lasījām, ko apustulis Pāvils saka vēstulē, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tātad tur, kur daži ticīgie ir tik aizrautīgi, ka sludina tā, ka cilvēki nobīstās, vai ka šis gars atgādina kādu politisko spēku, kur kaut kādas idejas tiek citiem uzspiestas, tas diez vai būs Dieva gars, kas cilvēkiem liek izbīties vai pat bēgt projām. Jā, gars ir spēka gars, kas iedvesmoja un deva spēku apustuļiem sludināt un izturēt daudzas pārbaudījumus tā laika tik daudzveidīgajā pasaulē, un patiesībā jebkurā laikmetā, arī šodien. Mums ir jālūdz Dieva spēks
arī izturēt visus pārbaudījumus un palikt uzticīgiem viņam. Un tomēr šis spēks nav tāds, kā šai pasaulē diktatori vēlētos parādīt savu spēku, citus pakļaujot. Diemžēl daži reliģiskie darbinieki dažādos laikmetos arī krituši šai kārdinājumā Dieva gara spēku kaut kā manipulēt ar to un padarīt par spēku, ar ko citus kādā veidā varētu apspiest. Bet, lai kas būtu Dieva gars, lai kādiem vārdiem mēs to izteiktu, es domāju, ka Dieva gars nav tāds, ar ko mēs varam manipulēt. Varbūt mēs esam dzirdējuši par kādām senām tautām un tradīcijām, kur šamaņi cenšas izsaukt garus. Un es tagad necenšos piedāvāt skaidrojumu, cik daudz tajā ir iedomu un cik daudz patiesības šajā garu izsaukšanā. Bet tā ideja ir, ka mēs šos garus izsaukcot, mēs tos varam izmantot tā savā labā, kaut ko panākt, vai kaut ko izzīlēt, vai kādam kaut ko pieburt vai noburt, vai uzlikt lāstu vai noņemt lāstu. Bet katrā ziņā te ir kādi gari, ar kuriem mēs gribam kaut ko darīt un izmantot. Bet tāds nav Dieva svētais gars. Dieva svēto garu nevar tā izsaukt, lai mēs ar viņu kaut ko, lai tas būtu mums tāds ierocis un instruments, ko mēs varam izmantot pret kādu vai kaut kā kontrolēt. Tas, ko mēs varam, ir lūgšanā atvērt savu sirdi un aicināt Dieva garu, lai tas mūs darītu dzīvus svētus, lai tas mums mācītu Dieva vārdu, lai tas mums mācītu dzīvot saskaņā ar Dievu prātu. Bet te nav kāds gars, kuru mēs varam kontrolēt. Te ir gars, kurš mūs var iedvesmot un aizraut, un mēs šajā garā varam dzīvot. Jā, mēs viņu varam arī apbēdināt un pazaudēt, ja mēs šim garam sekojam tikai vārdos, nevis darbos. Jā, tas ir mīlestības gars, bet kā mēs lasījām evaņģēlijā, Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, jūs turēsiet manus baušļus, jeb dzīvosiet saskaņā ar to, ko es mācu. Un vēl ļoti tāds nozīmīgs vārds, ka tas vienā tulkojumā ir saprāta gars, vai citā tulkojumā savaldības gars. Jo dažkārt arī daži ticīgie ir tik aizrautīgi, ka sajauc garu ar mūsu izjūtām. Ja mēs jūtamies garīgi, tad tur jau noteikti būs Dieva gars, ja mēs jūtamies pacilāti. Jā, ja mums Dievs dod skaistas izjūtas, mēs arī varam būt pateicīgi. Bet tomēr tas nevienmēr ir Dieva gars, bet Dieva gars darbojas tur, kur mēs arī esam kritiski, kur lietojam savu prātu, kur esam savaldīgi un cenšamies dzīvot saskaņā ar to garu, arī tad, kad mums nemaz nav skaistu un garīgu izjūtu. Bet, jā, gara darbi ir tik daudz un tik bagātīgi. Bet neaizmirsīsim par tām gara dāvanām, kuras mēs jau zinām, kuras mums nav no jauna jāizdomā vai jāatklāj. Gaidot kādus īpašus Dieva brīnumus, mēs ticam, ka Dieva gars jau darbojas Kristus draudzē pie Dieva žēlastības līdzekļiem, kā pie kristības, ar kuru mēs esam aicināti baznīcā, pie grēku piedošanas, ko mums Dievs arvien no jauna dāvā, vai pie dievgalda, kur mēs esam aicināti kopā un saņemam Dieva klātbūtni caur šīm īpašajām zīmēm. Tātad Dieva gars tik daudzveidīgi darbojas, un arī tāpat kā pirmos mācekļus sūta mūs runāt dažādās valodās. Un es nedomāju tikai tāds brīnumaini, kā dažas pentekostālās draudzes cenšas sākt runāt kādās brīnumainās, nesaprotamās valodās, bet man tieši liekas, ka Dieva gars cenšas Dieva vēsti darīt saprotam tajā valodā,
kas mums ir zinām. Ja toreiz tur būtu bijuši latvieši, tad Dieva gars būtu runājis latviešu valodā. Bet mēs varam arī to plašāk teikt. Dieva gars runā, piemēram, māksliniekiem mūzikas valodā vai mākslas valodā, vai, teiksim, mūsu katra sirds valodā. Jo varētu teikt, ka mums katram kaut kādā ziņā ir sava valoda, kurā mēs izsakam savu pieredzi ar saviem vārdiem. Tātad Dievs mūs negrib piespiest iemācīties kādu vienīgo pareizo savu Dieva valodu, bet cenšas sevi atklāt tajā valodā ar tiem vārdiem, ar tēliem, ar jēdzieniem, kas mums jau ir zināmi un saprotam, kādā mēs varēsim Dieva garu uzņemt un arī sasaistīt ar savu dzīvi un savu pieredzi. Tātad domāsim un būsim pateicīgi par visu šo bagātību, ko Dievs mums joprojām dāvina. Lūgsim, lai Dievs mums māca atšķirt tik dažādos garus, kas valda šajā pasaulē, un meklēt un atrast, aicināt savā sirdī Dieva garu. And today, when we celebrate Pentecost, I especially thought about the words from 2 Timothy 1:7, where Paul said, "For God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline or sound mind." And this verse is a declaration of the nature of the Spirit that God imparts to believers, to us. It reminds us that fear is not a divine gift. And I don't believe that inspiring fear in others is something that believers should do. Fear is a human reaction that can hinder our spiritual growth and purpose. Instead, God equips us with 3 special qualities: power, love, and self-discipline, and not just good emotions or what people sometimes call spirituality. First of all, power mentioned here is not merely physical strength or dominance, but a divine empowerment that enables us to face challenges, proclaim truths, and fulfill our calling in this world. It is an inner strength that comes from knowing we are upheld by God's presence, His promises, and His support. Spirit is also a spirit of love, and love is the central attribute of God's nature, and the spirit of love given to us reflects His boundless compassion and grace. This love manifests itself in the ability to forgive, serve, and care for others, embodying Christ's example. It encounters fear by fostering harmony and connection, reminding us that perfect love casts out any fear. And this is also the spirit of self-discipline or sound mind. It is ability to remain focused and grounded even amidst turmoil. This gift enables us to make wise decisions, resist temptation, and remain steadfast in our faith journey. It is the Spirit's guiding presence that leads us to live with purpose and intentionality and not just follow our own feelings. And so we can say that God offers us profound encouragement, calling us to reject fear and embrace the spirit of power, love, and self-discipline. It is a timeless reminder that God's gifts equip us for renewal, just as His Spirit breathes life into all
creation. Trusting in the Spirit's presence allows us to walk boldly in faith, assured of divine strength that works within us. Amen. Un es aicinu arī mūs piecelties un apliecināt ticību Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Let us say, Apostles' Creed. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no Svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mēs arī varam apsēsties un gatavosimies dievgaldam, dziedot pantu no 310. dziesmas Jēzu nāk pie tava galda. Mēs piecelsimies un lūgsim dievgalda lūgšanas. Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdīs. Sacīsim pateicību Dievam savam kungam. Tā ir labi, tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev, kungs, svētais, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajos vasaras svētkos pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kādēļ Tu mūs audzēji, mūsu grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsolīji. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Svēts ir tas kungs, un debesu
Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tai naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdām. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdienu, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet citkārt, jūs to dzerat mani pieminētām. Mēs tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, sveitī svēto mīlestību visiem, kas pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar tavu dēlu, mūsu Kungu, pēc viņa apsolījuma. Lūk, ticības noslēpums, citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Kunga nāvi un augšām celšanos, tiekāms viņš nāk. Tā Kunga miers, lai un paliek ar mums visiem. Amen. Nāciet, viss ir sagatavots. Vai pie kāda vajadzētu nonākt arī lejā? Tā. Katrā ziņā mēs turpināsim arī to tradīciju, ka vispirms tiks piedāvāts biķeris, un ja kāds īpaši vēlas mazo biķerīti, tad to var parādīt, jā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen.
vīnu, tad vai lielo vai mažo, bet ņem un dzer Kristus asins par tevi izlietas. 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 Kristus asins, blood of Christ. Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas. Tad no Kunga Jēzus Kristus miesa un asins, ko esat saņēmuši, lai jūs svētī un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Ejiet ar Dieva mieru. Ņemaniet Kristus miesa, dzīvības maizi. Kristus asins par tevi izlietas. Tās, lai tevi svētī un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Piecelsimies un teiksim lūgšanu pēc svētā vakarēdienu. Mūžīgi dzīvais Dievs, Tu esi nācis mums pretī, lai Tavā mīlestībā varam piedzīvot Tavu klātbūtni. Dod, kā svētā gara iedvesmoti, mēs dalītos ar Tavu dziedinošo mīlestību, mūsu Kunga un Pestītāja vārdā. Āmen. Arī aicinu mūs kopā pievienoties draudzes lūgšanai un pēc vārdiem svētais gars dzīvu darītājs
Jūs esat aicināti teikt, uzklausi mūsu lūgšanas. Dievs svētais gars, tevi piesaucam un lūdzam, atklāj mūsu sevi lūgšanās, vārdā, kalpošanā un visās tajās dāvanās, ar kurām varam sniegt tālāk un dāvāt tavu mīlestību. Svētais gars, dzīvu darītājs, uzklausi mūsu lūgšanas. Dieva klātbūtnes gars, kas esi ap mums un mūsos, šķīstī un atbrīvo mūs no visa ļauna. Stiprini, kad esam vāji, mierini, kad esam satraukti, piepildi, kad jūtamies iztukšoti. Svētais gars, dzīvu darītājs, uzklausi mūsu lūgšanas. Iedvesmas gars aizdedz mūsu sirdis, lai ar prieku un dedzību sludinām Dievu vārdu un kalpojam savam tuvākajam. Parādi, kādas ir mūsu katra īpašās dāvanas un spējas, kuras varam lietot, lai nāktu pretī un palīdzētu viens otram. Svētais gars, dzīvu darītājs, uzklausi mūsu lūgšanas. Svētais gars, mēs lūdzam par baznīcu visā pasaulē, par visiem, kas meklē garu un piepildījumu tik daudzos un dažādos veidos. Kungs atklāja savu mīlestību un savu patiesību. Es ar cilvēkiem, kas cieš, kurus pārņēmis naida gars. Kungs Dievs, paliekam aizlūgšanās par tiem, kam jāpiedzīvo karš. Lūdzam par Ukrainu, par tuviem austrumiem, par Latviju. Savās aizlūgšanās esam arī par Kanādu. Par visiem cilvēkiem, kas mums ir dārgi. Kungs, uzklausi mūsu katra klusās lūgšanas tavā priekšā. Svētais gars, dzīvu darītājs, uzklausi mūsu lūgšanas. God, the light of your Spirit has fallen upon us. Open our hearts to your Holy Spirit. Like the tongues of fire, your Spirit can reignite and renew us. We ask for your Spirit in our rising and our sleeping, in our working and our playing, in our joys and in our sorrows. Your Spirit's brightness has dispelled the darkness. We ask for your Spirit in our loving and caring, in our touching and our listening, in our thoughts and in our actions. Let your Spirit bring new life. We pray this in the name of Jesus. Amen. Un mēs arī varam apsēsties. Un pie ziņojuma daļas pateicība visiem, kas palīdz arī pie šī dievkalpojuma, gan Maiklam Rundānam, gan mūsu pērminderiem Ievai un Vilim Ošiem. Un arī pēc dievkalpojuma es vēl vēlētos lejā mums kaut ko pastāstīt un parādīt, kas saistās ar vasaras svētkiem un Dieva garu, bet mēs redzam arī lapiņā noslēgumā, ka
Mums ir nedaudz izmainīti dievkalpojumi šajā mēnesī, un arī Saulainē ir paredzēti Jāņi 21. jūnijā, kā arī dievkalpojums 22. jūnijā. Kā arī mēs turpināsim tradīciju, par ko jums jāseko informācijai, trešdienu svētbrīžos vai kopā nākšanā baznīcā. Kā arī mēs turpināsim kino vakarus, bet tur mūsu diskusiju grupā vēl pārunāsim, kad un kā mēs to vislabāk darīsim, bet šīs tradīcijas mēs turpināsim un tad arī informēsim jūs. Bet tas tā tad būtu tās jaunākās ziņas, starp citu vēl īpašs aizlūgums šodien var būt par Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā, kurā arī ir ievēlēts jauns arhibīskaps Rinalds Grants, un vienmēr ar kādu jaunu vadītāju arī saistās jaunas cerības un īpašas svētības vēlējumi. Tātad paliksim aizlūgšanās arī par Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu katrā tās draudzē. Lūk, savukārt mūsu noslēgumā mēs kā ierasts pateiksimies par ziedojumiem. Es aicinu arī pērminderus atnest uz priekšu ziedojumus. Savukārt mēs varam pēc iespējas piecelties un pateikties gan visiem, kas ziedojuši savu laiku un enerģiju, gan ziedojuši mūsu kopīgai kalpošanai. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves. In your goodness, forgive us. With your love, inspire us. By your Spirit, guide us. And in your mercy, keep us now and forever. Amen. Un mēs arī dziedāsim noslēgumu dziesmu 139. Un pēc vēlēšanās mēs varam vai palikt stāvus, vai arī apsēsties. Kungs dod svētku drēbes mums. Esam visi
un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord.